Numur 10. Ja Duraks ir ticis pie teikšanas, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Ja Duraks ir ticis pie teikšanas un vada lielu darbu veikšanas, par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Ja nauga augstos plauktos ticis un grīstē visu laiž, ko vien var savalaist, par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Ja lieli zagļi pie tiesas spriešanas un loka likumus pa savam prātam, par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Ja āzis ir tapis par dārznieku un vilks aitu ganos ir ievēlēts, par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar. Par iznākumu nav ko brīnīties, jo sūdavedējs neko citu atvest nevar.